Daugavpils Valstpilsētas pašvaldība meklē jaunus risinājumus tam, kā turpmāk varēs izmantot Jāņa Reiņas 6. pamatskolas ēku un tai piegulošo teritoriju. Lai gan jaunajā mācību gadā izglītības iestādei apvienojoties ar Daugavpils centra vidusskolu, vispārējās izglītības funkcija šeit vairs netiks īstenota, ēka joprojām paliks par Grīvas apkaimes kultūrtelpas svarīgu daļu, kur darbosies vairākas organizācijas un iestādes. Aktīvā dzīvesveida piekritēji tāpat kā līdz šim varēs izmantot skolas teritorijā esošo sporta laukumu. Arī galda spēļu noma joprojām būs pieejama. Grīvas iedzīvotāju iecienītā un pilsētā vienīgā rotaļlietu bibliotēka, kas 2019. gadā atklāta skolas telpās, turpinās darboties Bērnu un jauniešu centra Jaunība brīvā laika pavadīšanas kluba Grīva paspārnē. Šajā skolā varēs turpināt darbu gan bērndārs, kas atrodas pašlaik, gan arī jaunības filiāle, gan arī mūsu centrālās bibliotekas filiāle. Mēs arī esam paredzējuši, ka šeit arī būs telpas atvēlētas apkaimju darbībai un dažādu biedrību iniciatīvām. Pirms teju 150 gadiem dibinātās skolas ēkā ir bagāta vēsture, kas nesaraujami saistām ar Jāņa Pliekšāna Reiņa vārdu. Tāpēc, bagātinot Grīvas apkaimes kultūrvidi, tiek izvērtēta arī iecerē veidot šeit jaunu kultūrtelpu pilsētas iedzīvotājiem un viesiem, kas arī turpmāk nesīs slavenā latviešu dzejnieka vārdu. Pie tās satura koncepta un turisma piedāvājuma strādā darba grupa, kurā iesaistīta pašvaldības kultūras un turisma jomu pārstāvji, muzeja speciālisti, vēsturnieki, mākslinieki, Daugavpils universitātes pārstāvji, kā arī Raiņu un Aspazijas pētniece, muzeja jomas eksperti Gaita Jublovska. Vienu no ēkas izmantošanas iecerēm ir, saglabājot skolas vadmotīvu, popularizēt Raiņa mantojumu, piedāvājot saistošus turisma pakalpojumus, kas piesaistītu gan vietējos, gan ārvalstu viesus. Grīvas skolai ir ļoti liela nozīme Raiņa kā personības attīstības posmam. Tas, kas notika skolā, ir jāsaglabā, kas saistās ar Jānu Pliekšānu vai kā mazo Žaniņu, kā viņu sauca ģimenē, jo vēsturē ir lapaticies, ka Rakstniecības un mūzikas muzejā līdz šodienai glabājās oriģināla Raiņa liecības. Raiņa, tas ir apliecinājums patiešām viņa skolas gaitām šeit. Raiņa bibliotekā personiskajā glabājas tā grāmata, kas ir lasīta kādreiz tajās zēnības gados. Un Grīvas skola jau ir tik vēsturiska ēka un tik nozīmīga, ka nav jau jābūt muzejam, bet ir jābūt vietai, kur cilvēki un dažādu pauģu vēlētos atnākt, pabūt, uzzināt. Laika gaitā plānots piesaistīt finansējumu no Eiropas fondiem vai citiem avotiem, lai skolas ēka Grīvā kļūtu par dinamisku kultūrtelpu, kurā ik viens varēs baudīt kultūras norises un unikālu turisma piedāvājumu, kā arī iepazīt Raiņa daļradi un uzzināt vairāk par slavenā latviešu dzejnieka gaitām Daugavpilī. Sižetu sagatavoja Daugavpils Valstpilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa.